Mēs esam nāvinieki, bet uzvarētāji. Lai kas notiktu, Dieva mīlestības dēļ mēs esam vairāk kā uzvarētāji tur, kur mēs atrodamies. Nāvei nolemtie, dzīvībai nolemtie. Un tā nebūs tēma par predestināciju, jeb iepriekš izredzēšanas mācību. Tā nebūs tēma par divām dažādām cilvēku grupām. Viena, kur nolemt nāvei, otra, kur nolemt dzīvībai. Tā būs tēma par vienu un to pašu cilvēku grupu. Kā tikai tie, kas ir nolemti nāvei, ir tie, kas ir nolemti dzīvībai. Un tātad, ja mēs kaut nedaudz pretendējam uz to, ka mēs gribētu nonākt tur augšā pie Dieva, tad mēģināsim klausīties ar tādām ausīm, ko tas nozīmē būt nolemtiem nāvei un būt nolemtiem dzīvībai. Pielūksim. Kungs, Jēzu, mēs ieliekam sevi tavās rokās. Es esmu nespējīgs kaut ko pateikt un pārliecināt. Man tāda spēka nav. Dievs, Svētais Gars, mēs lūdzam pārliecini tu mūs katru, mani un mūs visus par to, kādā veidā tu strādā mūsu dzīvē un kā tu mūs lieto. Kungs, Jēzu, uzvari mūsu stīvos, iesūnojušos prātus un sirds attieksmes un jebko, kas varētu traucēt tev tiešām mūsos dabūt šodien šo dzīvības sēklu un tavu vārdu, lai tas tur augļus nestu. Lūdzam šo žēlastību, Jēzus, tavā vārdā. Āmen. Pirms es gribu sākt ar pavisam vienkāršām ilustrācijām. Proti, ja jau, kā mēs dzirdējām, nākošajā svētdienā ir draudzē dzimšanas diena, un mēs esam aicināti atnest kaut ko garšīgu. Es pieļauju, ka kādu no jums, pārsvarā varbūt tās būs sievietes, varbūt arī kāds vīrietis, kaut ko gatavosiet paši mājās, lai tad arī atnest. Jo gal galā, parasti jau tā ir. Tas, kas gatavots mājās, tas ir tas garšīgākais. Es pieļauju, ka tā būs. Bet tas nebūs iespējams, ja jūs drusku nesasmērēsieties, vai ne? Vai tie būs milti vai mīkli, kur jūs taisīsiet, vai kaut kas cits. Un iespējams, ja jūs gatavosiet kaut ko lielāku vai vairāk, tā sasmērēšanās būs drusku lielāka, būs drusku biežāk un vairāk jāmazgājās visā tajā procesā. Tas pats vīriem, vai ne? Ja mēs veicam kādus remonta darbus, mēs jau, es domāju, diezgan droši pašā sākumā zinām, ka mēs tos darbus nevarēsim paveikt, ja mēs procesā nesasmērēsimies. Un ja mēs neesam uz to gatavi, tad tur maz kas sanāks tāds, vai ne? Vienalga, vai runa iet par nopietnu betonēšanu un mūrīšanu, vai par reģipšu likšanu un špaktelēšanu un apstrādi un tā tālāk. Tas ir neizbēgami. Tātad, ja mēs gribam kaut ko labu izdarīt dzīvē, mums ir jārēķinās, ka tas ceļš uz to labo rezultātu būs saistīts arī ar nopietnu darbu, svīšanu, netīrumiem, putekļiem un tā tālāk. Un garīgajā dzīvē ir kaut kas līdzīgs. Garīgajā dzīvē ir līdzīgi. Un dažreiz ir tā, ka mēs it kā saprotam to procesu, bet mēs dažreiz gribam vairāk apbrīnot neīstās lietas tajā procesā. Piemēram, piemērs no praktiskas dzīves. Jums ir gadījies jebkad, kad jums uzdāvina kaut kādu, man kā vīrietim, kaut kādu agregātiņu, kādu urbi mašīnu, piemēram, Un tu esi dabūjis, un tu gribi viņu novērtēt, un tur ir urbīši vesela kaudze un visādi tie, ko liek iekšā skrūvēs, tie uzgalīši, Un tagad tev ir vesela kaudze tās lietas, un tu gribētu izmēģināt tur 10-15 variantus. Un tu domā, kad es to varētu izdarīt? Un tieši tu domā, kur, kad? Un tu ieraugi to iespēju, bet tā iespēja ir tikai tev vajag, piemēram, 8 mm urbīti. Un tu domā, kad es tikšu pie tā, lai pamēģinātu vēl to un to un to, vai ne? Ir bijis tā izjūta, jūs saprotat, ko es domāju, ja tikai man tā ir. Gribās vairāk pamēģināt. Un tajā brīdī mēs domājam vairāk par to urbi, nekā par to rezultātu, nekā par to darbu, par to, ko mēs uztaisīsim, ko mēs panāksim rezultātā. Garīgajā dzīvē atkal var būt līdzīgi, ka mēs varam sajaukt akcentus, ka mēs vairāk aizraujamies
ar tām palīglietām, nekā ar tām, kas reāli panāk, kas būs tas rezultāts, kā tas izskatīsies, ko tas prasīs. Un tas nedrīkst tā notikt. Tās palīglietas ir tikai palīglietas. Mums patīk, kā muzicē, tas ir skaisti, bet ko tas no viņiem prasīja? Ticiet man, tas neprasīja šīs dienas mēģinājumu. Tas neprasīja arī šīs nedēļas mēģinājumu. Tur ir ieguldīti gadi, lai viņi būtu tie, kas viņi ir šodien. Un tā jebkurā lietā. Tad, kad mēs skatāmies pasaulē ap mums, tad ļoti bieži ir tās augsti redzamās lietas, kuras tiek novērtētas kā ļoti labas. Spēks, veiklība, izveicība, varēšana un tā tālāk. Bet garīgajā dzīvē un tur, kur mēs gribam panākt garīgu rezultātu, tas tā nevienmēr būs. Patiesībā, ja mēs gribēsim garīgajā dzīvē gūt panākumus un tādā veidā dzīvot savu dzīvi šajā pasaulē, mēs bieži izskatīsimies pēc dīvainiem. Pēc tādiem, kas īsti nezina, ko viņi dzīvē grib, bišķiņu muļķiem, iespējams netālredzīgiem cilvēkiem, tai veidā, kā viņi lietas dara. Es domāju, garīgā nozīmē. Un es šodien gribu runāt par šīm lietām, un es ceru, ka jūs uz Dievu vārdu pamatu sapratīsiet, kas tas ir. Un tad ir tas jautājums, ko mēs izvēlamies. Vai mēs izvēlamies to, ko Dievs mums ir nolicis, un iegūstam patiesi miljonus vērts rezultāts, bet tas nozīmē sasmērēties, tas nozīmē būt tajos putekļos un pieņemt, ka tā ir norma. Vai arī mēs izvēlamies dzīvot pēc pasaules standartiem, ka norma ir visi tie labie, lielie veikumi, kas ir panākami ar spēku, ar ietekmi, ar naudu, ar vēl kaut ko. Un tas, ka tu esi slavens varbūt, bet tur nav apakšā tās gatavības īsti arī būt neizskatīgam. Es gribu sākt ar raksturvietu 1. vēstulē Korintiešiem. 1. Korintiešiem 4. nodaļā no 9. līdz 16. pantam. Pāvils rakstā: man šķiet, ka Dievs nolicis mūsu apustuļus par pēdējiem, it kā nāvei nolemtus. Jo mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, eņģeļiem un cilvēkiem. Mēs esam ģeķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristu. Mēs nespēcīgi, bet jūs stipri. Jūs cienīti, bet mēs nicināti. Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti, bez pajumtes. Un mēs grūti strādājam savām rokām. Mūs lamā un mēs svētījam, mūs vajā un mēs paciešam, mūs zaimo un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām minam visiem līdz šai dienai. To rakstu jums nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus. Jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams dzemdinājis Kristu Jēzu. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Kopumā šai raksturvietai, šiem pantiem, es esmu līdz apmēram tādu virsrakstu: nāvei nolemtie, izsmiekls, kuram sekot. Pirmkārt, tas ir Dieva darbs. 9. pants. Man šķiet, ka Dievs nolicis mūsu apustuļus, un tā tālāk Pāvils saka. Dievs nolicis. Tas ir Dieva darbs, kad Dievs apustuļus toreiz nolika tajā dzīvē un tajā situācijā. Pie tam tas vārds nolicis oriģinālā nozīmē, ka Dievs tā ir nolicis izrādīšanai, lai izrādītu, lai demonstrētu. Un tad, kad mēs skatāmies uz to aprakstu, kas tur ir, kā tas izskatās reālā dzīvē, tās ir ļoti nepatīkamas lietas. Citiem vārdiem sakot, izskatās, ka Dievs ir paņēmis tā, pielicis pie sienas un piedūris pie ziņojuma dēļ. Skatieties, tāds viņš ir. Nāvei nolemtie. Mums jau gribās, ka Dievs, ja jau esmu kļuvis par ticīgu cilvēku, tad mani vajadzētu Dievam vadīt uz gaišu nākotni. Visam vajadzētu būt arvien labāk.
arvien labākai veselībai, arvien vairāk naudas, arvien lielākiem paaugstinājumiem darba vietām un tā tālāk un tā tālāk. Jautājums, vai vienmēr tā notiek? Kurš no jums saka, ka vienmēr tā notiek? Labi, kurš no jums saka, ka tā nenotiek? Jā, paldies par atklātību. Ir kādi, kas man saprot. Tā nenotiek vienmēr. Notiek tā kā šeit, īpaši, ja tu gribi garīgi augt. Ja tu negribi garīgi augt, ja tu gribi bišķiņ citiem samīt citus, vai ne, un izcelties uz citu rēķinu, un bišķiņ ar alkoņiem pasisties dzīvē, lai tiktu uz priekšu, tas veids, kā tu pasaulē kaut kas kļūst, jā, tad tu šīs lietas varbūt nepiedzīvos tā. Pāvils saka, man šķiet, ka Dievs nolicis izrādīšanai mūsu apustuļus par pēdējiem, it kā nāvei nolemtus. Un tad viņš saka, jo mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, eņģeļiem un cilvēkiem. Izsmieklis tajā vietā grieķu valodā ir vārds diezgan burtiski teātrs, jeb izrādes, šovs. Dievs ir nolicis mūs kā tādu šovu. Nu, skatieties uz viņiem. Dievs to ir izdarījis. Tas nav tā, ka tie apustuļi to izvēlējās, vai viņiem neveicās. Dievs viņus nolika. Šeit ir tie, angliski saka, lūzeri, bet visi tie apraksti, kas šeit ir, latviski, kā to nosaukt, neveiksminieki. Ja? Dievs viņus ir nolicis. Un tur teikts pasaulē. Un tad ir tāda frāze, kur varētu tulkot gan eņģeļiem, gan cilvēkiem. Tas nozīmē pilnīgi visiem. Garīgai realitātei to redzēt un fiziskai realitātei to redzēt. Lai viss skatās. Konteksts neizskatās tik pievilcīgs. Tad, kad mums kaut kas neveicās dzīvē, kāda ir mūsu dabīgā tendence? Kaut to kāds nebūtu pamanījis. Man kaut kas neizdevās, es ceru, ka daudz to neredzēja, varbūt neviens, vai ne? Un šeit Pāvils saka, ka viņš atzīst, ka viņš to ir pamanījis, ka viņš to redz, un viņš pat par to raksta korintiešiem. Iespējams, viņš saka, redz, skatieties, tā tas ir, un tam ir kaut kāds nolūks, kā mēs to redzēsim. Bet pirmkārt par to, kāds šis izsmieklis izskatās no 10. līdz 13. pantam. Ģeķi, jeb muļķi, Kristus dēļ mēs esam, un jūs tie gudrie. Tas nozīmē, tad, kad mēs ejam un dzīvojam savu dzīvi un nesam evaņģēliju vēsti, tad tajā situācijā, kur mēs redzam darba vietā vai skolā, un tajā veidā, kā mums vajadzētu sākt runāt par Jēzu Kristu, mēs saprotam, ka mēs nevaram par to kliegt, mēs nevaram to uzspiest nevienam. Mums ir jāmēģina par to sākt runāt, sākt argumentēt, bet mums ir jābūt gataviem palikt muļķiem, jo tie cilvēki mūs var arī nesaprast. Un viss tikai tādēļ, lai kādu dienu varbūt kādi no viņiem tiktu izglābti, un viņi būtu gudri. Viņi būtu tie laimīgie, tas labais rezultāts, kuri kļūtu laimīgi ar Dievu. Mēs nespēcīgi, bet jūs stipri. Līdzīgi mums ir jābūt gataviem palikt nespēkā, iespējams dzīvot tādu veidu dzīvi, lai kādu dienu jūs būtu mantojuši pestīšanu un jūs nostātos uz kājām savā dzīvē. Jūs cienīti, mēs nicināti, līdzīgi. Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti bez pajumtes. Līdzīgi kā Jēzus teica, vai ne? Lapsām ir alas, putniem ir ligzdas, bet cilvēku dēlam nav kur savu galvu nolikt. Tāda bija Jēzus dzīve ļoti bieži, iespējams guļot zem klājām debesīm. Un, ja tu gribi nest evaņģēliju, tev ir jārēķinās ar zināmām neērtībām. Ja tu gribi aiznest viņu tur, kur visvairāk ir tā zeme samēslot, tur, kur visvairāk ir mēsli, vai ne?
jo tie jau parasti ir tie atsaucīgākie. Mēs grūti strādājam savām rokām. Tas bija Pāvila izvēlēts dzīvesveids. Kā citur viņš raksta dienām nakti, viņi strādāja, viņi bija ļoti uzticīgi. Kad tikai kāds nepārmest viņiem, jūs jau te sludināt, jo tad jums maksā par to, un tad jūs to savu labumu dēļ darat. Un jūs te mums vēl naudu izspiežat. Pāvils saka, nē, es sludinu, es vēl pats strādāju, kad tikai kāds nepadomā ko citu, ko nepareizi, lai tikai kāds mantot pestīšanu. Tas bija viņa izvēlēts dzīvesveids, protams, tā nebija norma visiem, bet viņš šeit par sevi un savējiem runā, ar ko viņš kopā nes evaņģēliju. Mūsu lamā mēs svētījam, mūsu vajā mēs paciešam, mūsu zaimo mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē līdz šai dienai. Diezgan tādi spēcīgi vārdi. Pie tam, tur, kur tas vārds vajātie, tas burtiski var arī tulkot sist ar dūrēm, darīt pāri, slikti izturēties. Tas ir tas, ko viņi piedzīvoja. Un no 14. līdz 16. pantam viņš neatstāja visu šādu dzīvi tikai apustuļiem, vai mācītājiem, vai evaņģelistiem, misionāriem. Viņš saka, sekojiet manai priekšzīmē. Es jūs tagad pamācu, un tas pirmais ir 14. pantā tas vārds, es lieku jums prātā, es lieku jums šīs lietas pārdomāt. Domājiet par to, ko es jums stāstu. Piedomājiet, izvērtējiet. Un 16. pantā viņš saka, es jūs pamācu, es jūs skubinu, es jūs iedrošinu. Imitējiet mani, burtiski tur ir sacīts. Imitējiet, atdariniet manu dzīvi. Tas nozīmē, ka tāda veida dzīve un tāda veida attieksme un gatavība palikt par muļķi, tas nav tikai priekš mācītāji. Tas ir priekš jebkura kristieša. Jo tā ir tā vieta, kur tu panāc kaut kādu rezultātu. Tātad mums ir kaut kāda veida nāve jāpiedzīvo katru dienu, kaut kam ir mūsos jānomirst, lai mēs varētu pasniegt to dzīvības vēsti. Viņš saka, mēs esam nāvei, kā nāvei nolemti. Tas ir tas, kā mums ir jāredz kā tā dabīga daļa savai dzīvei. Un viņš saka, imitējiet to, atdariniet to. Iespējams, ka mēs varētu teikt tā, jā, ar Jēzu es jūtos labi. Es jūtos iedrošināts, es jūtos stiprs, man ir miers sirdī, Jēzus man dod prieku, viņš man ir atbrīvojis no atkarībām, vai arī, ja vēl es cīnos, viņš man palīdz. Ja vēl kaut kur es klūpu un krītu citās lietās, viņš man palīdz un viņš mani pārveido. Un mēs varam teikt, ar Jēzu man ir labi. Man dzīve izmainās. Manā mājā vairs nesmirt kā tad, kad es smēķēju. Manā mājā vairs nav tas un tas, kā tad, kad es dzīvoju bez Dieva. Es ceru, ka tā ir. Bet tajā brīdī, kad mēs nesam liecību citiem par Kristu, lai cik uzlabot mūsu dzīvi būt ar Kristu, tā cilvēka priekšā, kuram jāmanto pestīšana, mums ir jābūt gataviem palikt par muļķiem, par zaudētājiem un neveiksminiekiem. Un mums ir jāspēj šīs lietas salikt kopā, ka es esmu priecīgs un laimīgs ar Kristu, bet gatavs būt nāvinieks tur, kur es nesu vēstu par Kristu. Izlasīsim nākošo raksturvietu. Romiešiem 8. nodaļa, 35 līdz 39. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobenes? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pār pāriem paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēka, ne augstuma, ne dziļuma, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu Kungā. Kāda varētu būt šīs raksturvietas tā kopdoma? Nāvinieki, kas ir vairāk kā uzvarētāji. Jā, no vienas puses, laimīgs ar Dievu, zaudētāja pozīcijā, jeb gatavībā būt zaudētājs tad, kad tu stāsti citiem par Dievu, par Jēzus mīlestību. Un tā pašā laikā zināt, lai cik tev izsmē, lai cik reizes arī tā saruna liekas ir aizvedusi galīgi netur,
vismaz ne tavā labā, tu esi uzvarētājs. Lai arī tevi neieklausījās, lai arī tevi izsmēja, lai arī tevi atraidīja, tu esi uzvarētājs. Tas, kas rakstīts 35. 36. pantā, tas var būt kaut kas, kas mūsu dzīvē var ielaist kādu rūgtumu. Varbūt pat attiecībās ar cilvēkiem pārpratums, nepiedevību, kāda rezignācija, ka mēs atkāpjamies, negribam uzturēt attiecības. Gal galā viņš manī neklausās. Varbūt tas pat ir radinieks kāds vai kāds tuvs draugs. Un 36. pantā Pāvils saka, tevis dēļ mēs ciešam nāvi, augu dienu. Tevis dēļ. Kurš tas atkal ir? Dievs. Tas notiek Dieva dēļ. Dievs to lietu ir sakārtojis tā. Dievs to visu tā ir salicis. Ciešam nāvi, jeb nodoti nāvei, mēs tiekam nogalināti. Un tas ir citāts, kas nāk no 44. psalma 23. panta. 44. psalms 23. pants. Un konteksts tam psalmam ir ļoti interesants. Tas runā par to, ka Dieva cilvēki cieš neizprotam iemeslu dēļ. Un tajā psalmā vienā vietā pie beigām pat ir tāda vārda – celies Dievs. Tā ir kā Dievs gulētu. Un tas psalms nedod tādu skaidrību un risinājumu, kāpēc tie Dieva cilvēki cieš. Ir citi psalmi, kuri teikts, jā, tas ir grēks. Bet viņi nav tā kā pēc šī psalma skatoties, viņi nav aizgājuši galīgi nepareizi. Vismaz ne šoreiz. Kāpēc mēs ciešam? Un tas viens pants saka, tevis dēļ tas notiek, Dievs. Tu to tā esi izdarījis. Un psalma beigās autors saka, dod mums savu žēlastību. Es nezinu, kāpēc tas notiek, tu to dari, bet apžēlojies par mums. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit paņem un par to runā. Bet Pāvils iedrošina, viņš saka, vienalga, kas notiktu, mēs esam uzvarētāji, par pārim uzvarētāji. Interesanti, ka šie 4 vārdi 37. pantā, mēs par pārim paliekam uzvarētāji. 4 vārdi, grieķu valodā tur tikai viens vārds, kas nozīmē, mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Mēs esam virs visiem citiem, kas šajā pasaulē ir uzvarētāji. Mēs esam virs viņiem. Vienalga, vai tā ir vēsture, vai tas ir Napoleons, vai Cēzars, vai vēl kāds, kurš ir liels uzvaras svinējis, vai Putins izskatās liels šodien, savās acīs varbūt, un vēl citā acīs. Mēs esam pār viņiem. Mēs esam vairāk nekā jebkurš cits uzvarētājs. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir Dievs, un tāpēc, ka Dievs mūs mīl, un mūs ir atpestījis caur Jēzu Kristu. Kaut arī tikko viņš ir teicis, Dieva dēļ, Dieva nolikta ceļa dēļ, mēs ciešam. Bieži mēs tādu uzvarētāju mentalitāti saistam ar tādiem ietekmīgiem, bagātiem, veiksmīgiem cilvēkiem. Bet Bībele rāda, ka Dievam ir kaut kāds nolūks mūs nolikt grūtībās un ciešanās viņa dēļ. Tad, kad mēs skatāmies, kā Jēzus ienāca pasaulē, pazemīgā veidā, vai ne? Pie tam silītē viņam bija jāguļ. Beigās viņu nogalina pie krusta. Protams, Dieva spēkā viņš tiek augšām celts, jo viņš ir nevainīgs. Bet viņš dzīvoja tādu pazemīgu dzīvesveidu. Jānis Kristītājs. Daudz viņi nesaprata, īpaši tie, kam bija vara, pat no jūdu reliģiskiem vadītājiem. Neieklausījās viņā. Pāvils, arī viņa kalpošana bieži nebija ar ovācijām pavadīta, bet ar akmeņiem. Bet acīm redzot, tā ir tā vieta, kur mums ir jābūt un kā Dievs strādā caur mums. Mēs esam nāvinieki, bet uzvarētāji. Lai kas notiktu, Dieva mīlestības dēļ mēs esam vairāk kā uzvarētāji tur, kur mēs atrodamies. Un tā problēma varbūt, kas mums ir,
ka mēs negribam pieņemt, ka grūtības un ciešanas un cilvēku atraidījums ir tā normālā vieta, kur atrasties. Patiesībā, ja kāds ieklausās tevī, tad jāsaka, wow, es tikko pareizi dzirdēju, tu tiešām gribi dzirdēt par Jēzu. Tas ir neparasts, tas ir brīnums grēcīgā pasaulē, kad cilvēks vispār sāk interesēties. Tas ir Dieva darbs tā cilvēka dzīvē. Jo pats neviens cilvēks nemeklē Dievu. Viņš nav spējīgs meklēt Dievu. Viņš ir tik ļoti grēka korumpēts un sasaistīts un sapūs, ka viņš negrib un nespēj. Romiešiem 3. nodaļa par to runā. Un mums ir jāstrādā, izejot no šīs domāšanas, ka grūtības un ciešanas un problēmas un nepieņemšana, jā, tas ir tas, kā tas ir. Bet mēs esam uzvarētāji paši. Un Dievs mūs mīl. Un tad nav viegli, vai ne, tā dzīvot. Kā dzīvot ar smaidu vidē, kur no 10 cilvēkiem viens varbūt izturas labvēlīgi pret to, ka tu esi kristietis. Vēl nerunāsim par to, ka viņš uzreiz sako tev un kļūst par kristieti, bet viņš tā, jā, labi, par to varētu arī parunāt vairāk. Tur runā ar vienu darba kolēģi, ar otru, ar trešo, viņš paklausās, principā viņam tas neinteresē, otrs diezgan skaidri pasaka, ko tu uzbāzies, vai ne? Vēl kāds pateiks vēl kaut ko. Tā tas ir. Labs ieteikums viņi grib dzirdēt, to gan es esmu sapratis. Jā. Ja tu iedod labus padomus, kas neiekļauj sevī Kristu, kaut gan tu zini, ka tu nedod tādu padomu, ja tu pats ar Kristu nebūtu to piedzīvojis, bet ja tu izņem vārdu Jēzus ārā un iedod labu padomu, jā, cilvēkiem patīk labu padomu. Bet viņi negrib zināt, ka Kristus tur ir iekšā un ka Kristus patiesībā ir tas, kas to dzīvi pārveido. Tātad mums ir jāpieņem, ka tā ir tā norma un izejot no tā jādzīvo, ar tādu skatījumu mums ir jādzīvo. Un tas prasa tādu lielu nomiršanu sev, tam mūsu tai mūsu varēšanai, tai mūsu vēlmei izsisties un parādīt, ka es kaut kas esmu. Mums ir jāļauj Dievam strādāt mūsu dzīvē. Mums ir jāļauj Dievam mūs visu laiku novēlēt nāvei, ja tā var teikt. Mēs nejūtamies spējīgi tam, mēs nejūtamies tam gatavi. Kaut arī mēs gribam. Es nezinu, es vismaz tā jūtu sevi. Es lūdzu Dievam to. Dievs, es negribu, bet lūdzu izdara to. Nonāvē man, nogalini. Jūs saprotat, kādā nozīmē, vai ne? Tā ir garīgā nozīmē, ka tās lietas, viņas nav vienkāršas. Viņas ir ļoti, ļoti tur tas grēks tāds viltīgs ir. 3. rakstvieta šai sakarā, kur tad ir tāda zinām atbilde tam. Jeremijas 20. nodaļa, Jeremijas grāmata 20. nodaļa, 7. līdz 9. pants. Jeremija bija cilvēks, kur Dievs bija aicinājis, un viņam bija bieži kā pravietim jāsludina tautai vēsts, kur viņi negribēja dzirdēt. Tā skaitā reliģiskās dzīves vadītāji un ķēniņš. Viņam grūti tur gāja dzīvē. Ja jūs lasat Jeremijas grāmatu, tur tas ir rakstīts. Un šajos pantos viņš saka tā: Tu, kungs, pārliecināji mani, un es ļāvos pārliecināties. Tu mani uzvarēji, tu biji stiprāks par mani, bet es esmu kļuvis nepārtraukti par apsmieklu katru dienu. Visi man nievā un paļā. Kad vien es runāju, man jāizsauc un jākliedz netaisnība un varmācība, jo tas ir tas, ko viņš redzēja sev apkārt, to grēku. Tā kunga vārds man sagādājas tikai apsmieklu un negodu katru dienu, jo cilvēki negrib viņā klausīties. Bet, kad es apņēmos, es nedomāšu vairs par viņu un nerunāšu viņa vārdā. Tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaišs uguns, kas apņem arī visus manus kaulus, un kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūk tam spēka. Es tā kā summēju šo daļu sakojoši. Neuzvaramais, visspēcīgais Dievs uzvar mani, lai es būtu neuzvarams šajā pasaulē. No otras puses, lai es būtu neuzvarams, Dievam ir jāuzvar mani. Un uz šo izteikto Jeremijas vārdu fona es gribu, ka mēs atceramies Jeremijas aicinājumu. Un aicinājums ir izteikts 1. nodaļā.
garāka rakstvieta, es vēlos, ka mēs kopīgi to izlasām, varbūt kādus dažus komentārus pateikšu. 1. nodaļa no 4. panta. Pār mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja: pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tad es atbildēju: ak, kungs, mans Dievs, redz, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet tas kungs man sacīja: nesaki, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kurp es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Un to Dievs darīja. Jeremija piedzīvoja visu kaut ko. Tur meta iekšā tukšās akās cisternās, kā viņiem ir, vai ne, klintīs izcirsts. Vienā gadījumā vispār iemet iekšā, ūdens vairs nebija, dubļi vien tur vairs apakšā ir palikuši, viņš tur iegrimst un principā viņam tur būtu jānomirst. Un tad Dievs atkal uzrunā kādu citu tur no galma, kurš tur nāk un runā ķēniņu, saka, ar viņu tur ir cauri, viņš jāvelk ārā. Labi, dabū atļauju, izvelk viņu atkal ārā. Viens viņu met iekšā, cits viņu velk ārā. Un viņam tur diezgan traki dzīvē iet, ja jūs palasīt Jeremijas grāmatu. Un Dievs viņu sargāja. Kaut arī nebija viegli. Paskatieties tālāk. Un tad tas kungs izstiepa savu roku, aizskāra manu muti un sacīja: redz, es lieku savus vārdus tavā mutē. Bez Dieva pieskāriena nevienam no mums nebūtu ko pateikt citiem. Bez Dieva īpašā svētā gara darba mūsu kā kristiešu dzīvēs mēs būtu mēmi, nespējīgi. Mēs varētu runāt, tā kā 1. Korintiešiem 13. nodaļa, šķindēt, žvadzēt, bet skaņa būtu, bet nebūtu tur tā mūsu daba vispār kristīgā klāta. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm, izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Dievs viņu bija iecēlis, un tāpēc arī 20. nodaļā viņš saka, es centos iet pretī Dieva aicinājumam. Es to nevarēju. Dievs man atkal pārspēja. Tas ir Dievs, kurš neļauj atkāpties no tā aicinājuma, kurā viņš mūs ir ielicis. Pirmkārt, kā kristiešus, viņš aicina mūs par Dieva bērniem, un viņš darīs visu, lai mūs aizvest uz debesu godību. Otrkārt, ja viņš mums ir devis aicinājumu, viņš darīs visu, lai mēs būtu savā aicinājumā iekšā. Atkal nāca pār mani tā kunga vārds, kas man sacīja: ko tu redzi, Jeremija? Es atbildēju: es redzu mostošos mandeļkoku zāru ar ziediem. Tad tas kungs sacīja uz mani: tu redzēji pareizi. Es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Es domāju, Jeremijam pašā sākumā vajadzēja arī šo iedrošinājumu. Nu, ko tad es sludināšu? Vai vispār tam būs segums? Dievs teica, tam būs segums, tas piepildīsies. Un bija lietas, kuras nepiepildījās Jeremijas dzīves laikā. Bija lietas, kas piepildījās, un bija lietas, kas nepiepildījās. Viņam bija jāpaļaujas uz Dievu, ka Dievs ir uzticīgs tam, ko viņš ir pateicis. Tad atskanēja vēlreiz tā kunga vārds, un man sacīja: ko tu redzi? Es atbildēju: es redzu verdošu katlu, kas ar savu priekšpusi vērsts no ziemeļiem uz dienvidiem. Tad tas kungs sacīja uz mani: no ziemeļa puses izplūdīs ļaunums. Laikam šitais ir tas, ko cilvēki kādreiz saka. Ir Bībelē kaut kur rakstīts, ka no ziemeļiem nāks ļaunums? Okay, bet šitais ir cits konteksts. Tā lieta atrisinās diezgan ātri, es domāju. Te ir runa vēlāk par Bābeles lielvalsti, vai ne, Bābeli un Babiloniju patiesībā, un kur nāk un iekaro. No ziemeļa puses izplūdīs ļaunums, virdams pār visiem zemes iedzīvotājiem. Jo redz, es saukšu visas ziemeļvalstu ķēniņu zemi ciltis no ziemeļiem, saka tas kungs, lai tās nāk, un lai katrs valdnieks ceļ savu troni Jeruzalemes vārtu priekšā, un arī visapkārt tās mūriem, kā arī ap visām Jūdas pilsētām. Tad es spriedīšu tiesu pār viņiem par visu viņu ļaunumu, ko tie man atstājuši, upurējuši citiem dieviem un pielūguši savu roku darinājumus. Bet tu apjosi savus gurnus, celies un sludini tiem visu, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no tiem, lai man tevi nav jāizbiedē viņu priekšā. Jo zini, šodien es tevi daru par stipru pili, par dzelzs balstu un par vara aizsargu mūri pret visu šo zemi, pret Jūdas ķēniņiem, pret viņu augstākiem pārvaldniekiem
un priesteriem un pret visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Un kad tie pret tevi arī saceltos, tie tev nenomāks, jo es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu, saka tas kungs. Un tas ir tas iemesls, kāpēc 20. nodaļā Jeremija saka, es centos klusēt, es negribēju vairs par to runāt, es nevarēju. Dievs man uzvar. Dievs man uzvar. Dievs uzvar mani, lai es būtu neuzvarams. Vai tu tam tici? Vai tu ļauj Dievam strādāt savā dzīvē, lai viņš uzvarētu tevi? Tā ka tu esi spējīgs pazemoties situācijās, kurās tu nes vēsti par Kristu, vienalga vai tās ir tavas mājas, kurās tu nākošajā nedēļā un varbūt aiznākošā vēl vairāk, kad būs pēc tam sekojuši draugu svētdienā, kad tev būs jāstāst, kad tu aicināsi, vai tu esi gatavs pazemoties vienreiz, 10. reizi, saņemt nē, jā, atnākšu, nē, jā. Tas jā būs daudz mazāk nekā tas nē. Kā ir ar tavu sirdi? Kā ir ar mani? Vai mēs redzam, ka tā ir tā vieta, kur mums ir jāstāv? Vai mēs atļausim Dievam uzvarēt mūs un teikt, tu man piederi. Es kontrolēšu tavu dzīvi. Es domāju, ka Dievs mums to saka, vai ne? Es tevi pārveidošu, es tevi turēšu savās rokās, es tevi sargāšu. Pār visam, pat tad, ja fiziski kaut kas notiks, pār visam tavu dvēseli ir pasargāta mūžībai. Un tu esi un būsi vairāk kā uzvarētājs. Neviens savā spēkā mēs nevaram izturēt. Bet mūsu Dievs mīl. Mūsu Dievs mīl tas pats Dievs, kas mūs ir novēlējis nāvei. Tas pats Dievs, kurš uzvar mūs, tas pats Dievs, kurš padara mūs vairāk kā par uzvarētājiem. Mēs esam īpaši Dieva acīs. Un tieši tāpēc, ka mēs esam īpaši, viņš dara visu, lai mēs būtu viņam derīgi. Nolemts nāvei un nolemts dzīvībai vienlaicīgi. Lūksim viņu. Kungs, mēs ieliekam sevi tavās rokās. Mēs lūdzam šo žēlastību mums nebaidīties, laist nāvē visu, kas ir nederīgs, kas mums traucē uzrādīt Jēzu tavu dabu, savu lepnumu, savu stāvokli, savu cieņu, savu godus, vēl visu kaut ko no sevis, kungs. Uzvari tu mūs, uzvari. Jo tikai ar tevi mēs esam uzvarētāji, vairāk kā uzvarētāji, kungs. Mēs ļoti lūdzam, palīdz mums identificēt katram tās lietas, kuras mums traucē tev nodoties, tev piederēt. Šķīstī mūs no tām. Kungs, dari mūs uzmanīgus katru brīdi, kad mēs ejam uz savā dzīvē uz priekšu, ka mēs domātu apzināti par šīm lietām. Ka tā nožēla nenāk pēc tam, ka mēs saprotam, mēs atkal esam izgāzušies. Mēs bijām paņēmuši savu dzīvi savās rokās. Ak, kungs, palīdz mums to dot tev. Paldies, ka mēs varam uz tevi paļauties, Jēzu. Paldies, ka tu esi nomiris, Jēzu, par visiem mūsu grēkiem, par visām reizēm, kad mēs esam izgāzušies, par visu mūsu nespēku. Kungs, tu esi samaksājis pie krusta Golgātā, un tāpēc mēs uz tevi paļaujamies. Jo ar tevi mums ir iespējams dzīvot spēkā un dzīvot tavam godam. Āmen.